Pārāk daudz seju, pārāk daudz seju, pārāk daudz seju. Jā, kāda ir tava panākumu definīcija? Ei, es netiktu domām, kas nāk man prātā. Es netiktu šai lietai, kas sitas manā krūtīs. Tas, kas es esmu un tas, kas vēlos būt, nevar savienoties. Kāpēc? Vai tu domā, ka es to neesmu pelnījis? Pasmaidu uz mirkli un tad šie jautājumi sāk piepildīt manu galvu atkal. Es sadružu cilvēkus, kurus mīlu visvairāk. Kāpēc? Es negribu, lai kāds zina, ka esmu ievainojams. Kāpēc? Tas liek man justies vājām un tik neārt. Kāpēc? Beidz man uzdot jautājumus. Es vienkārši gribu sajust, ka esmu dzīvs līdz pat savai nāvei. Esmu aizņemts cilvēks, man nav laika meliem, viens no sava veida. Viņi to neredzis, viņiem izrauju acis, es eju augšu. Esmu to darījis lielāko daļu savas dzīves bez padomā. Es man nerūku domāt citi meli, man nevajag nevienu, kas man palīdzētu meli. Man ir mazliet vaina sajūta, jo esmu bagāts. Kāpēc? Es to nesaprotu, tas liek man jautāt, kāpēc. Vienkārši pasaki man, kāpēc. Iekšā jūtos sadalīts, man nekas nekad nav pietiekami labs. Es varētu strādāt vairākas stundas diennaktī un joprojām domāt, ka neesmu izdarījis pietiekam. Mana dzīve ir filma, bet nav zināms, ko tu redzēsi manā kinoteātrī. Ne? Es gribu būt lielis, bet pats sev stājos ceļā un domāju par visu, kas man nekad nesanāks. Kāpēc es to vispār daru? Jā, uzrakstu kaut ko, tad varbūt to izdzēšu. Man tas patīk, tad to ļoti ienīstu. Kas par problēmu? Es nezinu. Zinu, kā man patīk sludināt, lai vienmēr esi tu pats. Bet manas emocijas liek man justies kā kādam citam. Mēs un lepnums noslēdzām vienošanos, ka mums nevajag palīdzību. Kas jūtas tā, it kā manī notiktu karš, bet es aizmirsu lodīts. Es turu savas problēmas redzamā vietā visiem kā izstādē. Daudzi mani zina, bet daudzi mani nepazīst patiesi. Es turu savas problēmas redzamā vietā visiem kā izstādē. Daudzi mani zina, bet viņi mani patiesi nepazīst. Pārāk daudz seju,